sveiciens visiem liepājniekiem. Es atrodos kafejnīcā Kafē Vējš Liepājā. Un mēs ar manu mammīti, kur jau ir cienījamā vecumā, turpināsim tādu sarunu ciklu, kā bija tad, kā bija Liepājā tad. Un šoreiz mēs esam pat blakus, tā teikt, iestādei uz Brīvību. Padomu laikā tā bija Brīvības iela, tagad tā ir Lielā iela, kur tagad atrodas, diemžēl, spēļu automāti pirmā stāvā. Padomu laikā šajā ēkā atradās restorāns Jūra. Es pat biju uz skaisto programmu, un arī dejotājs man ir pazīstams, un es pati taisījos ar dejot, piestrādāt tā teikt, kā dejotāja, bet es palieku stāvoklī. Lūk, un tāpēc sarunas par šo vietu, un jautājums manai mammītei, kas tad tur kādreiz bija? Runa ies par šo te ēku, kur ir remontā. Man bija kādi 8 gadiņi, varbūt pišķi vairāk, un man atved vecāku uz Liepāju. Tad es atceros, ka tā ēkā, nezinu, vai visa tā ēka, vai lejā viss bija liela apakšstāvs, piederēja 2 sievietēm. Viņas sauc vecmeitas. Viņas bija apmēram tā 40, gaišiem tādiem, ilguļu matiem. Viņam piederēja personīgi tas veikaliņš. Viss tā apakša, jā? Viss tā apakša. Viss apakša, jā. Tik skaists, atceros. Lelles bija lielākas, manā lielumā. Lelles un mantiņas. Tāds skaists, es atceros. Kas tur vēl pārdevās bez lellēm? Ko? Kas tur vēl pārdevās tā veikalā? Tur bija bērnu mantiņas visādas. Bērnu mantiņas, es daudz jau neatceros. Un cik tam man 8 gadiņi bija. Aha. Jā. Es cik viņu atceros, man ir Lats priekšā stāv tā īpašniece. Viņas 2 bija māsas, tāda pamolīgas ap 40. Tā viņiem piederēja. Un, kad ienāca Krievs, jau viss atņēma, kur viņas aizgāja. Neviens nezina. Tik daudz es no bērnības atceros. Un kas otrā stāvā bija? To es nezinu. Tur varbūt viņas dzīvoja? To es neatceros, jā. Aha, es zinu, apakšā visa jā, bija ļoti skaisti. Tās bērnu mantiņas visādas, lelles un bērnu mēbelītes un viss tā ēka apakšā. Un tev kaut ko nopirka arī no tām mantiņām? Nē, to es neatceros. Laikam ne, man tētis bija tāds, kas man tādu neko nepirka.